Un ir klāt pienācis pēdējais, 4. Latvijas novads, kas jābrauc ar riteņiem - Latgala. Šogad ceļojumā brauks Kristīne, Alisa, Paulis, Mikls, Sebastians, Einis, Maksis un Jākaps. Let's go! Ceļojums sākās diezgan neveiksmīgi, jo Paulim izgāzās pilnīgi viss bagāžnieks. Bet ar to viss nebeidzās, jo man somā bija slapjas drēbes, kas vēl nebija izžuvušas no mazgāšanas, un man bija jāžāvē tās vilcienā. Bijām reāli noguruši no īsās nakts, un par laimi satikām citus ceļniekus, ar ko parunāt. Kur jūs brauksiet? Mēs nezinām īstenībā, kur mēs brauksim. Jā, Visai Latvijai. daudz, kur braukt. Jā. Un reāli grūtākā šī ceļojuma daļa ir 8 cilvēkiem ar riteņiem un mantām izkāpt no vilciena. stress. Veiksmīgi nokļuvuši Jākapilī ceļojums var sākties. Lidlā nopirkām uzkodas un brokases pāris lietas visai nedēļai. Un, diemžēl jau pirmās problēmas bija klāt, jo Maksim bagāžnieks visu laiku strīķējās. Bija jau 2 dienā, mums šodien jānobrauc 80 km un mēs esam nobraukuši 7. Un tad beidzot pirmais apskats objekts kaut kāda random trasē lauku miestā. Jā, kur mēs esam? Kas šā pa vietu? Sūnu pamatskola. Šodienas mērķis jau bija tikai 44 km attālumā. Un ceļš veda caur kūkām. Bišķi sagribējās ēst, like, come on, bro. Kāpēc tādu nosaukumu liek? Sevi zina. Kāds sajūts? cerams izturēšu. Mūsu ceļš tālāk veda cauri Teiču dabas rezervātam, kur bija mega purvs. Mēs bijām vienkārši šokā. Mēs nonācām līdz skatutonim, kur beidzot paēdām mūsu kārotās pusdienas. Ļoti augsta. Reini trīcēja rokas. Ja paskaties uz to skaistumu, tur tās meža salas ir vienkārši fantastiskas. Es, ja godīgi, biju šokā. Tad es nometu kroksi, jo tas bija jāizdara. Nevar aiziet no toņa, bez tu neizdarot. Pēcpusdienas jaudas nauda un visiem bija tik daudz enerģijas, lai turpinātu ceļu. Nemirkli neskatoties atpakaļ, bet tikai uz priekšu. Esam sasnieguši Varakļānus. Pajautāsim vietējiem, kas ir interesants. Mēs te ap Latgali braucam. Visur apkārt. Man noklāt pirmais negaiss visu 4 gadu laikā. Legit pirmais negaiss 4 ceļojumu laikā. Un tagad mēs uz Latgales ceļojumu skatāmies kā the final boss, jo mūsu projektā šī tik daudz problēmu pirmajā dienā nekad nav bijušas. Šodien nobraucām 78 km un ar jumtu virs galvas paēdām izcilus makaronus ar gaļu un laimīgi devāmies gulēt. Un ir klāt otrā diena mūsu ceļojumam ap Latgali. Pēc kārtībām brauksiem mēs devāmies Lubānas ezeru, kurš ir plašākais ezers Latvijā. Iekšzemes jūra. Bet zings pie joku, tas ir tikai 2 metru dziļš. Tā kā, ja tu izraksi bedri, tu būsi mainījis tā dziļumu. Un mēs devāmies prom no Lubānas, uz balviem pēc balvas. Tiem negaiss mākoņi bija diezgan sketčī, bet mēs turpinājām ceļu. Un uz šosejas pajautrojāmies, jo īsumā mums sāka plīst riteņi. Sebastianam kaut kādā veidā izvedojas astotnieks uz priekšā riteņa, un bremžu dēļ tas visu laiku bremzējās, tāpēc bija jānoņem bremzes. Jā, karstā dienas laikā šosejas šito labot bija tāds besis, bet cerams neatnāks vaļā, cerams viņš nenovelsies uz sejas. Volvo Novat. Bērspilī rīfilojāmies un apēdām brēdliņas ar maizi tik labi. Un vietējais bija tik izpildīgs, vienkārši. Var palīdzēt? Reāli mums nebija ko atbildēt. Viss labi, tiešām mums tikai jābrauc. Pie tā arī paliekam. Dabūju plāksteri, sagriezos uz skārdenes, bet viss safe. Labi, esam sadektorēti. Ir jau 4 vakarā un mums vēl jānobrauc 70 km. Nākamās 2 stundas mēs tā vienkārši močījām. Braucām tik ātri, ka Reinim izkusa dubultbleķis. Tikai pasties. Problēma, kāds ir labs latgaliešu vārds. Kādi jāsaka? Labi, tas zinu, ko ir prasa. Krisdūle. Ādama. Tu tā zini, kas par ko es runāju? Tu labu lielā, jau simt. Kas tad tas būtu? Okay. Reāli lauku vidū rugājos bija tāda infrastruktūra. Arī ir. Nekur augšā. What? Kādu rugāju nērs, tā kā jāsaka. Paldies rugājuma ēram. Mūrim. Tad tādā vietā naudas kalns mēs beidzot nopaldējāmies. Te bija tik daudz zāles. Es biju kā ar Poseidona sieva, for real. Vienam neveiksmiekam atkal bija neveicies un viņš man pareida video. Like, come on, bro. Sasnieguši balvus, mēs uzkodām un devāmies tālāk caur Kupravu. Un rekur average Kupravas iedzīvotājs. Mēs esam šodien nobraukuši no Varakļāniem līdz Balviem un līdz Viļakai. Un ko jūs šodien svinat? Nē, es katru dienu šodien. Cik tev gadu? Man 21. Ačko. Bet jums arī ir. Jums joprojām ir.
Kungs, jums joprojām muskuļi. Un beidzot finiša Viļakā. Pēc nobrauktiem 100 km mēs palikām kā karaļi uz salas. Satupējām telti un devāmies peldēt. Bija grūti saņemties, ūdens bija augsts, bija īstenībā bailīgi peldēt tumšā ūdenī, jo tur kaut kāds sams jau saķers kāju. Un beidzot šī bija perfekta diena. Tāds prieks. Sveicināti 3. dienā mūsu ceļojumā ap Latgali. Uz Viļakas salas izrādās ir vesels viens iedzīvotājs. Vakarā ceļot telti, Reinis kaut ko sastiepa mugurē un šorīt vēl joprojām sāp. Tas ir diezgan skumji, cerams, ka paliks labāk. Alis arī apslima šorīt, bet mums pārējiem viss ok, mēs devāmies peldēt. Un ja jūs kādreiz esat Viļakā, droši leciet no tās laipas iekšā ūdenī, tāds hype. Un tad arī pirmais kokteils no visiem 3 elektrodzērieniem. Būs tāda enerģija šodien. Rekur average transports Latgales ziemeļos, pilsētā Viļakā. Tad gar Viļakas Visvētās Jēzus sirds Romas katoļu baznīcas devāmies prom no Viļakas uz Karsavu. Mums ir reāls sajūta, ka visi Latvijas stāķi dzīvo Latgalē. Like for real. Tas ir stāķu salidojums. Literally. Šodien bija pirmā fiziski grūtā diena. Tā kā nopietni. Tad man somā izbira puskilograms uz zemesrakstiem. Kā es to salsīšu? Vosoros balle. Pārkūt bez rindzes. Un tad ceļa malā ieraudzījām vecas dzirnavas, kur nolēmām iet izpētīt. Un mēs tikām iekšā. Marijai ļoti sāpēja dibens, tāpēc kā mūsu procenti šodien. Jā, ceļa malā bija kaudze putniem, un tā ir stāķi, tie visi ir stāķi. Es nekad nebiju redzējis tādu stāķu var lidojumu gar ceļu. Tad iegriezāmies Baltinavas baznīcā, kur uz durvīm bija īsta latgaliešu valoda. Lūdzam rūpīgi aizver durvis, lai baznīcā neiet soltums, paļģis. Bet tad ir klāt ceļojuma visskečīgākā daļa, jo mēs tuvojamies Krievijai. Pierobežas zonas josla, un tad jau arī 5,5 km nevar pat apstāties bez atļaujas. Tad tev nošauj, tev vienkārši nošauj. Bet ja mirst, tad mirst ar mūziku fonā. Tīkincei, nebrek Latvija, un tur ir Krievijas sargatūras. Krievijas robeža. Dzīve ir vesela, mēs tuvojamies Ludzai, bet Kārsavā notika kaut kas šokējošs. Lieta tāda, man ir šodien vecpuišu ballīte. Šitais te man ir jāpārdod. Vienalga pa kādu cenu. Izručiet, puiši, esiet tik labi. Un 1 centu. Davai, paldies, vīri. Paldies, jau davai. Absolūti leģendāri. Ar šādu talismanu, ar šādiem lukturiem neviens ceļš mums nebūs par tumšu. Sasnieguši Ludzu, mēs bijām sasnieguši arī mūsu galvmērķi. Paskatījāmies vecās pilsgrupas, izložājām tās mūrus, nereāli skaisti. Un devāmies tālāk uz pizzeriju, jo mums tas bija vajadzīgs. Pēc 3 dienām mēs nobraukšu 260 km un mums vajadzēja rīkfiloties. Negaisa laikā ēst pizzu zem koka ir tāds vibes. Un mēs arī devāmies uz vietējo parku, kur uztaisījām telti Sazara krastā uz tik laba mauriņa. Ejnos, tik labu zālīti pat Snoop Dogs nevarētu atrast. Šis ir tas, ko mēs šodien nobraucām 90 km gar Krievijas robežu. Un aidā, ceļojums turpinās. Un klāt jau 4. diena mūsu ceļojumā riteņiem apkārt Latgalai. Pēc rīta peldes Ludzas ezerā mēs piepildījām gan ūdeņus, gan arī ķermeņus ar kultu. Enerģija visai dienai katru dienu. Un tad mēs devāmies prom no Ludzas. Un tad jau devāmies uz Krievijas robežu, kur Felicijanovā satikām vietēju. Kāds interesantākais notikums, kas ir noticis vēsturē? Interesantais bija, ka es rapoju klubu. Un tad pēkšņi sākās kalni. 10% kalns ir kā Siguldā. Tas ir crazy. Un tad bam! Lauku vidū mums apturēja robežsardze. Bija jāpārbauda pases, jāpārbauda, vai mēs neesam kaut kādi bēgļi. Un jā, tas ir tāpēc, ka mēs bijām 2 km tuvumā robežai. Tad Zilupā redzējām mega saules parku. Diezgan cool to redzēt lauku nostūrī. Tad opiņā paēdām pusdienas un paprasīju kasieriem var uzlādēt telefonu. Un viņi atbildēja man pie kājas. Nevis telefons, bet kontakts. Tad iekļaujot plus 32 grādi un vienkārši mocībās devāmies tālāk caur interesantiem nosaukumiem. Franapola iz Talsna. Zaļies? Osiļovka. Kāda sajūta? Visu laiku augšā lejā, pretvējuši sejā. Saule plus 31. Un vēl jānobrauc. 70. Karstums man visvairāk nobeidz. Un tad vietējais mums bišķi gribēja izpalīdzēt ar kaut ko mēs nebijām gaidījuši. Gribi? Ko? Ko? Nē. Balta konfete. Tikko no veikala, ja? Конечно, veikals. Un mēs devāmies tālāk, bija jāpušo, mēs nedrīkstējām apstāties. Mēs bijām vislielākajā Latvijas nostūrī, kas ever ir iespējams starp Krieviju un Baltkrieviju tā robeža. Tur reāli nav neviena pilsēta tuvumā. Mums telefonā automātiski pieslēdzas pie Baltkrievijas tīkla, kur reāli dati maksā 8 eiro par 100 megabaitiem. Esam beidzot nobraukt gar Krieviju un tur jau ir Baltkrievijas meža. Latgale ir tik šausmīgi kalnaini, to es galīgi nebiju gaidījis. Un pāri megakalniem mēs devāmies prom no robežas, kur uzreiz bija sajūta, ka atgriežamies civilizācijā. Būsim pāri Soļankai.
Un tad ripojot lejā no Latgales pierobežas augstumiem, mēs devāmies uz Ežezaru, kur atrodas veselas 35 salas, un tās ir visvairāk salas uz jebkuru ezeru Latvijā. Un dienas noslēgumā saulrietis, jo mēs to bijām pelnījuši. Šodien mēs nobraucām 120 km gar Krievijas, Baltkrievijas robežu, kas ir visvienmīļākais nostūris visā Latvijas teritorijā. Un šis ir tas, ko mēs šodien nobraucām. Rīt brauksim uz Kraslavu. 5. dienā mūsu ceļojumā ap Latgali mums bija jāapsver pirms negaisa. Labi, mums reāli jātiek līdz 2 Sauleskalnāts. Mums reāli jātiek. Un tagad uz līnijas bija jau mūsu cieņa un gods, tāpēc mēs nedrīkstējām žāvēt. Bija jābrauc pēc iespējas ātrāk. Braucam. Refill. Ģēnijs. Šautauts visiem luņiem. Tas šeit ir luņu kapi. Luņa kapi. Es ceru, tā nekad nenonākt. O, nav reiz. Un tāds laikās interesantākā daļa, jo mums bija jālien cauri elektrības žogiem, cauri Top sētām. security. Kaut kā galīgi neveicās ar to Sauleskalnu sasniegšanu. Vai arī mēs esam tie luņi, kas te lien? Mēs visi luņu kapēs vēlamies. Bet ceļš mūs tālāk veda pāri Mongolijas stepēm. Tas bija absolūti fantastisks skats. Es nekad Latvijā nebiju tik skaistu skatu redzējis. Un tas ir starp Drīdzi un Sīvera ezeru, kur ir privāta teritorija, un tāpēc tur uzturas lopi un viss kaut kas tiek audzēts, un tāpēc tur ir tik skaisti. Bet tāpēc arī ir sētas, kurām ir jātiek pāri. Mums bija jātiek tikai divi. Lielā steigā bēgot no saimniekiem, kuri tā arī neparādījās, mēs metām pāri riteņus, metām pāri sevi, un vispār tas bija diezgan svētsfulli. Un tad jau arī devāmies tālāk uz Sauleskalnu. Mēs sākam kavēt. Visu ceļu vesta, slepenā recepte, siltā kola, bez etiķetes, sakratīta daudzas reizes. Gatavs, ir gatavs. Kā ir? Ekscelenti. Nesūdos. Sauleskalnā arī bijām klāt pie Drīdža. Pasaulē dziļākais Latvijas ezers. Kur plus 30 grādos Padomju Savienības kurorta pilsētā Sauleskalnā peldējāmies uz nebēdu. 10 minūtes pētījām gan zāles, gan dzidro ūdeni. Un tad jau negaiss tuvojās. Tu varbūt sumanies, ja Paulis vietā. Oh my god! Baltā šokolāde. Mēs sākām lasīt, kas notiek Latvijā ziņās, un vienkārši bijām šokā. Jo mums bija plus 30 grādi, spīdēja saulīt, mēs baudījām dzīvi, dobulētā krusta dūras lielumā, vēji, koki gāžas, pasauli krīt panikā, un mēs beigām, jo mums tas negaiss nāca virsū no Baltkrievijas puses. Mēs beigām cik vien ātri vien spējām uz Krāslavas pusi, lai paslēptos. Pirmais frontes vilnis uznāca kā smilšu vētra mums acīs, neko nevarēja redzēt. Paslēpāmies ranu un paģītī, lai tiktu pasargāti no mega lietus. Bet šokar glābsim dvēseli un negulēsim teltīs. Nobukojām hostelīti un baudījām dzīvi. Jo šodien nobraucām tikai 50 km. Viņi būs baigais gabals. Sveicināti no jau 6. dienā mūsu ceļojumā riteņiem ap Latgali. Pēc izcils siltas un ārtas nakts mēs atvadījāmies no nama mātes. Tas ir vēl šeit. Redzešanos, visu labu, jauku dienu, mācas latviešu valodu. Tieši tā! Un tad jau arī mēs devāmies prom no Krāslavas, kurā mēs bijām iesprūduši lielā negaisa dēļ. Mums šodien bija jānobrauc drausmīgs ceļš līdz Daugavpilī un vēl tālāk. Pirmo reizi ieraugot Daugavas logus, mums bija jāuzkāpj kalnā, bet tas skats ir fantastisks. Tad braucot tālāk, mēs beidzot bijām aizbraukuši līdz Vasargelišķu skatu tornim, kas ir viens no lielākiem apskats objektiem mūsu braucienā, jo šeit ir 10 latu skats. Tieši tā, tieši šis skats ir uz 10 latu zīmes, ja jūs tādu vēl atceraties. Un mēs atpēdām pusdienas, atradām Jokašu. Aerodinamika. Tad arī turpinājām savu ceļu uz šīs Latvijas daļas galvaspilsētu Daugavpili, kur šausmīgi lieliem kalniem pāribraucot, mēs beidzot bijām ieripojuši šajā pilsētā. Kāds sajūts būt Daugavpilī? Tik kalnains vārds. Pa ceļu uz Daugavpils centru sanāca arī ieraudzīt visādus apskats objektus, kā piemēram šo cietumu. Tas ir actually klubs. Imagine, kādi bangeri tu uzsi noteikti tajā klubā. Labdien! Латвийскую? Киевскую. А где бистро? Кушать? Ну вот, зайдите тут вот. Ага. Кушать бистро. На втором этаже. Ar fluentu krievu valodu vedu sarunas ar vietējo un dabījām arī bistro. Dabījām pēc Sebastens tā pārēdās, jo mēs tik daudz nebijām mēduši sen. Vai vienkārši tās porcijas bija milzīgas. Bet tad arī apskatījām Cietoksni, kas ir viens no lielākiem apskats objektiem Daugavpilī. Un šeit izrādās cilvēki arī dzīvo. Jā, cilvēki tad dzīvo. What? Jūs dzīvojat šeit? Šeit, jā. Kā te ir dzīvot? Un šis džentelmenis pat bija redzējis mūsu video un paspied mums visiem rokas un novēlēja veiksmīgu ceļojumu turpmāk. Ar šo iegūto enerģiju mēs devāmies tālāk. Tālāk pāri kalniem prom no Daugavpils, jo mums bija jātiek līdz Subatei. Un bija jau vēls, bet smagiem mums galīgi nepalīdzēja, jo viņi brauc tik tuvu mums, ka tas bija reāli bīstami. Un kāds sajūts par smagiem?
Dievs, pasargi idioti. Un tad arī tikām līdz augšzemē, kur tiešām bija kalni. Tāpat kā nosaukumā, augšzemē bija kalni, kas par brīnumu. Mums bija 2 mērķi - nopelēties Svendes ezerā, ko bišķi negribējās darīt, jo tas vējš ārā bija reāli augsts. Tas bija tik ļoti worth it, jo ūdens bija dzīdrs un silts. Un mūsu otrais mērķis - Egļu kalns, kas ir visas augšzemes virsotne. Lai līdz kuram tiktu, mums bija jākāp atkal pāri pļāvām mega kalnos, jālien cauri džungļiem, dubļiem un vispār tas bija reāli piedzīvojums, lai arī redzētu to skatu, kurš nebija nemaz tik iespaidīgs. Tad devāmies tālāk uz Subeti, kur mēs redzējām vienu no viskaistākajiem salorietiem visā ceļojumā, ja ne pat dzīvē. Un šodien mēs nobraucām 120 km, piedzīvojām pēdējo kalnu, pēdējās vakariņas kopējās, pēdējos makaronus ar tušonu. Šodien mēs nobraucām gandrīz 120 km. Tas uz kartes izskatās nereāli tālu. Un tā arī ir. Un rīt jau paliek pēdējā diena. Nu ir klāt mūsu ceļojuma pēdējā diena, lai ar riteņiem apbrauktu apkārt Latgalei. Rītu iesākām ar izcilu peldi Subetes ezerā. Šautauts Mauku Sensim par izcilu oidu. Man ir bišķi balts sevis no sejas kaut kur. Kaut kur tevis vajadzīgi. Uzmeramies saules krēmu, ko sūdz pēdējais. Albīts Maksis. Un bijām gatavi doties ceļā. Šodien mums bija mērķis iebraukt Lietuvā, jo Subete ir tieši pie Lietuvas robežas. Sveiki, brāļukas! Labas dienas! Pēdējais rīta veikala apmeklējums, pēdējais cool, fantastiski vaibi. Kopā ar Raimondu Valu vecajām dziesmām mēs metāmies pāri Latgaliešu laukiem. Mūsu mērķis no Lietuvas robežas bija tikt līdz Daugavai, kur arī tālāk uz Jēkabpili, mūsu finiša vieta. Un Jēkabpils jau tuvojās, ar katru soli aizvien ātrāk. Un šodien tā paveicās ar laikapstākļiem. Mēs esam klāt pie Daugavas. Ok, mums ir jāuzspēj līdz Līvāniem, pirms atnāk negaiss. Ak, nē, laiks iepapot kultu un dodamies. Not sponsored, by the way. Un mēs beigām. Kā mēs beigām no tā negaisa? Mākoņi debesīs dancoja, kā vēl nebijuši. Bet mēs paspējām. Atkal sekundē paspējām. Ok, mēs paspējām no lietas. Sekundē. Un Sebastian, tu paspēji no lietas? Nē. Pilnīgs slabs. Kā pa jokam. Joka pēc. 4 km. Jau no pirmās dienas gaidām Līvānu pārceltuvi, kas ir vienīgā viena no 3 pārceltuviem Latvijā. Pēdējā diena Līvānos pusdienas un Jēkabpilī beigas jau. Mums pagaida tās garām, trāpīja šis caurums un tur tas gādziens. Jā, mēs reāli steidzāmies, un turienes paspējām uz šejienu. Let's go! Līvāni ir klāt, un Līvāni simbolizē tikai vienu mega kebabu. Tādu, kas ir bēbja izmērā. Ja tu to apēdīsi, kuņas izstiepsies par 30%. Un viss pēc milzu kebabu apēšanas iehitoja finiša sajūta, jau bija jātiek tikai līdz Jēkabpilī. Un tad pēc pilnīgi casual 30 km mēs bijām sasnieguši Jēkabpili. Un mēs bijām apbraukuši apkārt visai Latgalei, kas ir pēdējais novads Latvijā. Pēdējais mūsu visā projektā. Un tā arī lielais dzīves megaprojekts ir noslēdzies. Esmu apbraukuši apkārt Vidzemē, tad gar Baltijas jūru, Kurzemei, pāri lieliem labību laukiem Zemgalē un tagad arī Latgalē. 3, 4. Mēs to